tātad spēle noslēgusies ar rezultātu 85-72. Un ar mums ir Baso kluba Vidzemes augstskola Valmiera Glāzes treneris Roberts Zēle. Robert, kāds sajūtas par spēli? Pirmais puslaiks bija diezgan dominējošs, tāds neko labāk nevarēja vēlēties, bet otrajā puslaikā, kas notika, palaidāties vai pretinieki deva vairāk iekšā? Nu, abi divi droši vien. Kā es saku, labāk tas puslaika ir -10 nekā +20. Jā, mums tur bija vairāk nekā +20. Tas vienmēr ir tāds. Liekas, ka spēle ir jau uzvarēta un viss beidzies, bet pretinieks tomēr ir ļoti spēcīgs. Un tas bija skaidrs zināms, ka otrais puslaiks nebūs viegls. Bišķi pavirši kaut kur nospēlējām un sākās reiz neliela panika un tas rezultāts aizgāja. Labi, ka viņš bija tik liels un noturējām. Sandris Vītols. Jā, ir tāds. Jā. Kas tad viņam notika, ka pēkšņi viņš tā eksplodēja pār 30 punktiem sametot, ja nevēl kā 35 punkti varētu būt kopā? Kas treneru uzstādījums vai pats bija motivēts spēlēt un uzvarēt? Jā, iepriekšējā spēlē Mārupē viņš uzmet trīnīšu 10-1. Jā, tad šodien tas pirms spēles teica, ka 10-1 nevajadzētu mest. Tad šodien viņš uzmet, kur viņš 10-7. Pa iepriekšējā spēli nospēlēja šodien. Jautājums tāds, play-off ar vairs nav aiz kalniem. Kāds sajūtas, varbūt kāds pareģojums, kā ies play-offos, ko vēlētos redzēt no komandas? Nē, neko pareģot galīgi negribās. Pēdējā laikā esam kārtīgi pastrādājuši arī bišķiņ pie fiziskā, ja? Bija tādi beidri, bijām nolaidušies kaut kur kādā mērā. Tagad cerams, ka sāk kaut kas atgriezties. Cerams, pastrādāsim vēl un cīnīsimies. Viegli jau tur nebūs.